Dot iespēju jauniešiem realizēt savus sapņus. Ar tādu mērķi Edmunds Kadakovskis realizēja ideju par Ludzas televīzijas izveidi. Taču tas nebūtu izdevies bez vietējo atbalstu un veiksmes Labie darbi LV projektu konkursā, kur sīvā konkurencē ludzēnieši pašu spēkiem izcīnīja finansējumu projekta realizācijai. Es nestādījos priekšā, kā tas viss nāksies. Pamatlīdzekļu taču tādu nav. Ko nozīmē televīzija? Tās taču tik dārgas iekārtas, visas tehnoloģijas un tā tālāk. Un izrādās, ka visu var, ja labi grib. Ja uzstādi to mērķi, ka tev būs Ludza TV, tad apakšā būs gan kameras, gan visas pārējās lietas nāks klāt. Ludza TV ir tāds sava veida aktīvo jauniešu klubiņš, kur viņi var savas idejas realizēt. Un īstenībā jau Ludzas novada bērnu jauniešu centrs, kā saka, tā ir vieta, kur realizējas sapņi. Un tas ir mūsu tāds kā moto, un man liekas, ka tā moto tomēr ir dziļa nozīme. Ludzas televīzijā darbojas vietējie jaunieši, kurus interesē filmēšana, fotografēšana un žurnālista darbs. Kā norāda Edmunds, galvenais jauniešu motivators darboties ir iespēja parādīt, ka tādā mazā pilsētiņā kā Ludza arī viss var notikt. Ludza TV projektā es ieguvu jaunus draugus, un video filmēšanas process man rada tādu kā adrenalīnu, jo filmējot esi ļoti sasprindzis un saproti to, ka tev var tas neizdoties, bet tomēr tu to izdari un tu trenē savu pašpārliecinātību, ka tu vari izdarīt arī to, ko tu domā, ka tu to nespēji izdarīt. Šobrīd neviens pilsētā notiekošais pasākums nav iedomājams bez Ludzas televīzijas dalības. Jaunieši paspēja piefiksēt visu, sākot ar sportiskām aktivitātēm līdz pat kultūras pasākumiem. Savu veikumu viņi publicē internetā. Es varu teikt tikai vislabākos vārdus. Es esmu pateicīga arī šim projektam Labie darbi un pateicīga visiem, kuri toreiz atbalstīja mūsu šo jauniešu iniciatīvu un piešķīra naudu. Es toreiz biju bezgala priecīga. Mūsu Ludzas mājaslapā viņu veidotie sižoti. Sacensībās es redzu viņus, pilsētas kādos pasākumos es redzu, svētkos vienkārši pa ielām intervējot cilvēkus es redzu. Es domāju, pilsētai no tā ir ļoti liels iegums. Es esmu priecīga, un mēs arī pilsēta gatava atbalstīt viņu vēl turpinājums, lai būtu šim projektam. Braukājot pa Latgales ielu, es dzirdēju tādu teicienu, ja tu dari un tev sanāk, tev gribas darīt vēl. Un, manuprāt, lielākais, ko es personīgi esmu iedevis jauniešiem, tas ir tas, ka viņi ir iemācījušies, ja tu dari, ja nesanāk no pirmās reizes, sanāks no otrās, no trešās, bet tev sanāks un viss izdosies.